Zem manām skaistajām, smaržīgajām lilijām ir vēl nācis porcelāns. Un paskatieties, cik tas ir burvīgs, ar maigām gaišzilām puķēm. Un interesanti ir tas, ka šī Diāna, Rīgas porcelāna rūpnīca, ir arī krūzītē iekšā gaišzila puķītes zīmējums. Es apskatījos uz pārējām Diānām, kuras mums ir kolekcijā. Tām nemaz nav iekšējā zīmējuma. Šai Diānai ir 3. šķīra, bet nekādi nepateiktu, ka tai ir 3. šķīra. Smalka, plānsiena servīze Diāna. Smalka, tik tiešām ideālā stāvoklī ir saglabājuši cilvēki. Pietrūks tikai viena kūku šķīvja. Servīze Māra, miķelīši ar lielo kannu un skaistām zilām smalkām puķītēm. Plānsienu Diāna. Un tikai balts porcelāns un zelts. Tik smuks tieši liliju laikā. Ar liliju garu gātu. Kā man patīk īrisi. Un arī šeit ir attēlots īris, rokas gleznojums, jesen vāzēm. Mazāks un lielāks un senatnīgais zīmogs jesen Rīga 30. 40. gadi. Ziemu. Un paskatieties, komplekts tete a tete ir arī ar šādu dekolu. Komplekts galvenie trauki un atkal burvīgais jesen. Tieši burvīgs ir dekols un diezgan labi saglabājies, jo šis zīmogs jesen Rīga ir sens. Senatnīgās kannas, senatnīgie dekoli un iespējams, protams, roku gleznojums. Piena kanna. Ir satikti arī šādi šķīvīši un teikanna ar bagātīgi skaisto rozi un smalkajām puķītēm. Un senatnīgiem zīmogi, porcelāna fajansa fabrika Rīga, zilais, Rīgas keramikas rūpnīca un arī sarkanais zīmogs, porcelāna fajansa fabrika.
Un šis brīnišķīgais trauks, kā to varētu saukt, vai salātu trauks, varbūt arī kādu našķu, saldumu, augļu trauks. Bet tāds dekols, un galvenais tie puķu zirnīši atdzīvina šo skaistumu. Un šis trauks vēl zem numura 412 Rīgas keramikas fabrika. Un ziniet, tikko izpakoju šo skaistuli senatnīgā Daina. Un tā sāka lilijas smaržot. Un tik ir brīnišķīgi šie roku gleznojuma. Bērzi ar spurdzēm. Senatnīga. Porcelāna fajansa fabrika Rīga Daina. Sarkanais zīmogs, zelts un tikko pavasara. Bērzi veras vaļā. Maz drusciņ pelēka ir krāsa. Un ziniet, ļoti esmu priecīga tieši par šo skaistumu, par šo brīnišķīgo Dainu. Nekad nevarēju iedomāties, ka viņa var atnākt un saglabāties. Tik tiešām gandrīz visa ar 6 krūzītēm, apakštāsēm un centrālajiem traukiem. Un vēl viens interesants piegājiens – lielā Siguldas kanna ar dzeltenajām rozēm. Sarkanais zīmogs, kā vienmēr, Ēriks Ellers. Perfekti. Austrumu kanna, lielā kanna ar interesantu zīmējumu, gaišzila ar melnu un arī diezgan redz zīmējums, bet tikai bez pjāvām. Senatnīgi kompota trauki. Vai kāds vēl atceras šādus? Es neatceros, bet vienalga man ir ļoti liels prieks, ka šāds kompota trauks ir nonācis kolekcijā. Visinteresantākais šeit, ka krūzītes ir tādas apaļas, bet pats kompota trauks tāds kā ovāls ar zeltu. Senatnīgais zīmējums, porcelāna fajansa fabrika, Rīga zilais zīmogs. Un arī nobeigumā grāmatu turētājas tautu meitas un grāmata, kura sen bija meklēta, Dva vieka Rižskava farfora. Un šoreiz ar porcelānu ir viss. Baudīsim liliju ziedēšanas laiku.